Ko, Aneta? Nu, labrīt. Nē, es aizpūstu. Nē, es neju ārā. Nevar aizpūst, ja es neju ārā. Jā, Bet jā. Kručas gan man pūš pa gaisu. Arī tajā mazajā gabalā, kas man jānoiet no stāvvietas līdz sporta zāles ieejai. Jā, šodien ir pēdējā augstā diena, fingers crossed. Droši vien tādā bingo kartiņā, ka cimdos būs jāskrien arī aprīļa beigās. To es nebiju sev ierakstījis, bet tā, kaut kā sanācis. Es šodien braucot uz podcastu, slēdzu siltos beņķis, slēdzu silto stūri, un man bija tāds, kāpēc man ir aizsils aizmugurējais stikls. Ok, bet nē, brīvdienās solā vasaru. Jā. Būs tāda droši vien ļoti strauja un negaidīta tā pāreja, un gan jau atkal kaut kādas grūtības, par ko pasūdzēties, bet vismaz es laikam labāk par siltumu vienmēr sūdzos nekā par augstumu. Savā ziņā jau, un īstenībā, ja mēs tam siltumam un tā ieslēgšanai pieķerāmies, manuprāt, tie, kuri pirmie sūdzēsies, būs Rīga Valmiera skrējēji, jo viņiem šonakt ir starts. Tagad piekdienā iznāk podcasts, viņi naktī uz sestdienu startē, un būtībā, tā kā sestdien arī tas lielais karstums tiek ieslēgts, un tie, kuri šoseis pavadīs visvairāk laika, es domāju, ka jutīs, un tas laikam arī mans viens no lielākajiem ieteikumiem visiem dalībniekiem. Padomājiet par to karstumu, padomājiet par to, ka jums varbūt vajadzēs vairāk šķidrumu uzņemt, lai jums vienkārši ir kur ieliet. Padomājiet, ja jums ir atbalsts komandas, varbūt kaut kāds augstumkastes vai ledus. Padomājiet par pretsaules krēmu, padomājiet par iespējams, ja kāds nezinu, tajos varētu būt, ka startā kaut kāda +10, varbūt kāds tajos +10 jūtas ļoti salīgs. Iespējams, kaut kādā brīdī ir jāpārģērbjas uz plānākām drēbēm. Domā, startā būs +10? Tā šobrīd prognoze liecina. Jo šodien pa dienu nav +10. Jā, un tā ir tā problēma, ka tas siltums atnāks ļoti strauji. Tā kā vienkārši tas esiet sagatavojušies un rēķināties ar to, ka iespējams kaut kādi, ja jūs rēķināties ar kaut kādu vienu tempu, pēkšņā karstumā tas būs cits temps un šķidrumu vajadzēs vairāk un no saules vajadzēs sev pasargāt. Jo šosei arī ir atklāta vieta, kur tā saule labi ķer klāt. Jā, un parasti jau arī šādi tādi pēkšņie tie karstumi ir tādi, kas ir visgrūtāk, tie ķermeņi nav tam gatavi. Droši vien lielākā daļa arī nav gatavojušies tam, ka būs tas karstums. Nav nekādi, tā kā šajā virzienā treniņi veikti visticamāk, un tad, tad parasti tās pirmās reizes arī tad, kad viss trakāk atraujās. Man liekas, ar tādu Rīga Valmiera bieži vien, tā nakts ir tā biedējošā daļa, par ko daudzi uztraucas un kam gatavojas. Un droši vien parastā gadījumā diezgan pamatoti, jo tas nakts starts tomēr ir ar saviem izaicinājumiem un sarežģījumiem. Tas ir bišķi citādāk, kā vienkārši tu no rīta piecelies, paēd brokastus un skrien. Jā. Bet šeit vēl viens elements nāk klāt. Rīga Valmiera sakarā. Mēs varam par to runāt. Es domāju, ka mēs varam. Solās, ka būs tiešraide. Jā. Tātad ar video, es saprotu. Un tu droši vien arī vairāk izstāstīt. Jā, tā kā šobrīd tāds, es nezinu, vai tā ir Matīs pēdējā brīža ideja, bet katrā ziņā, tā kā man tā visa saziņa vairāk ar Matīsu bijusi, un tad vajadzētu būt tā, ka no piekdienas 23:40, jeb 20 minūtes pirms pusnakts sākas tiešraide, kur, attiecīgi ir studija. Būtībā, ja jūs esat kādreiz sakojuši līdz kaut kādām ārzemju sacensībām, UTMB kaut kādiem posmiem, kur ir studija ar komentētājiem un bilde no trases, tad, principā, tas ir tas, ko mēs mēģināsim realizēt. Ka ir studija ar komentētājiem, kuri tad, attiecīgi, 20 minūtes pirms starta sāks translēt un sagaidīs top 3 abos dzimumos. Tā kā vajadzētu būt, ka ir visu cauri nakti. Es pati droši vien pievienošos uz startu un pēc tam uz, tad, kad jau tā sacensība tuvosies savai izskaņai. Pievienosies kā komentētājs. Kā komentētājs, jā. Tas ir vienīgais mans iesaistas var veids. Pievienoties arī kā skatītājs. Tas, to es aicinu. Pievienošos kā skatītājs. To es aicinu visiem pārējiem darīt, kā pievienojieties, skatieties. Un droši vien jau, ka gaidīsim kaut kādus ieteikumus pēc tam, kā to varētu labāk, jo, šobrīd man tāda ir tikai ideja par to, kā tas ir bijis citās sacensībās, ko es redzējusi, un tad redzēs, kā to var norealizēt tepat. Mums bija šķiet jāapsagatavojas. Jā, man liekas, tādam komentētājam šajā visgrūtākais tas, ka tas materiāls, par ko runāt, ir relatīvi maz. Respektīvi, labākajā gadījumā tev ir video, kur kāds skrien, viens parasti.
Nu, jautājums, protams, cik ir tās kameras, cik cilvēkiem to var piesaistīt. Nu, tad ik pa laikam tur pārslēdzās, bet parasti tas ir tur dažas. Nu, kā tāds Rīga Valmiera kontekstā, tam skrējējiem visur var viegli piekļūt. Kas bieži taku skrējējienos vēl ir sarežģīti, jā. Ir stunda vai divas, kur pat netiek klātam skrējējiem, kur vienkārši dabas skati vai kaut kas no kontrolpunktu kāds kadrs. Vai kaut kāds drona skats, kur tu mēģini saprast, vai tas ir kāds skrējējs, vai tur vispār vienkārši ir tā kā ainava. Jā, un otra lieta, tie kā laiva rezultāti, kas arī, ja seko līdz tādiem favorītiem, tas tāds droši vien kaut kas updateojās ik pa, tur nepilnai stundai. Līdz ar to, no tā ir ļoti maz tā satura, ko dabūt patiesībā. Tur tur var runāt, kurš tur ātrāk kaut pēdējo etapu lēnāk vai ne un tā tālāk. Bet ļoti daudz ir tas ēters jāaizpilda ar kaut ko citu, ar blā blā. Dzīvo podcastu. Bet jā, tā kā būs interesanti pieredze, ko pamēģināt. Un pieslēdzieties, sekojiet līdzi. Tie, kuri neskrien, var jau būt, ka arī tie, kuri ir atbalsta komandās, var ieslēgt un kaut ko vērtīgu saklausīt. Kas zina? Noteikti, katrā ziņā jau tā nakts uz šosejas atbalstot, viņa ir saspringta, bet tāpat tur ir gana daudz laika, lai, tā kā arī, pat ja pirmajam tu brauc līdz atbalstā, ir gana daudz laika, lai pārbrauktu. Ar mašīnu tie punkti ir ātri. Pārbrauc, un tad tu sēdi un gaidi, vai ne, un diezgan ilgas tās gaidīšanas tāpat, tā kā tur var arī pieslēgties un paskatīties. Jā, un topskrējiem varētu būt, tā kā atbalsta komandai, kas atbalsta topskrējus, varētu būt priekšrocība, jo tos skrējus diezgan droši karādīs. Jā, cerams. Jā, redzēsim. Tā kā man to es gaidu, bet es īsti nezinu, ko es gaidu. Tā kā būs, droši vien nākamajā podkāstā varēs vairāk paspriest par to, cik tas veiksmīgi, neveiksmīgi, vai tā kā kādas atziņas un ko jāpaņem nākamajā reizē. Es šoreiz nē. Cerams, ka kādreiz, bet tā šoreiz nē. Bet ja tev nav ko darīt, tad tu esi laipni gaidīts Valmierā studijā. Okay. Vat atsūtīšu adresi. Jā, tas par Rīga Valmiera. Kā tev pašai? Tagad jau cik nedēļas pēc operācijas? Tagad ir 4 nedēļas pēc operācijas. Jā, šorīt tu mēģināji 90 grādus dabūt. Es mēģinu 90 grādus, un šis ir maksimums. Un es gana tuvu. Tuvu, bet es domāju šodien, varbūt ne šodien, bet katrā ziņā ielauzīšu. Man maija garajām brīvdienām ir rīcības plāns, man ir jādabūna 90 grādi. Tā kā tas ir tas, ar ko es šobrīd nodarbojos, un principā es teiktu, kaut kādā ziņā ir tāds, varētu teikt, kaut kāds tas pirmā sajūsma ir norimusi. Un tas kaut kāds tas pirmais ātrais progress, ka, tur kaut kāda tur vispār pierast pie kruķiem, pierast pie tās ortos. Un tā kā, kaut kādas tās lietas, ka tā kā ļoti strauji kaut kas progress, un tagad ir iestājusies kaut kāda, varētu teikt, tā kā rutīna. Jā. Ka tas progress vairs nav tik strauji, un tāpat laikā, tā kā, jau liekas, ar kruķiem arī tu esi tā kā kaut kādā ziņā saudzis tā, ka tā kā, jau īsti bez viņiem arī tā kā grūti iedomājas, kā tas bija, kad nav kruķi, tā kā. Un kaut kādā ziņā tās 4 nedēļas ir daudz, un tad, bet reizē maz. Un kaut kādā ziņā, ir tāds, piemēram, ar to pašu airēšanu tāds, jau tā kā liekas pilnīgi normāli aiziet paērēt, tur kaut kāds progresu just, tur spēt airēt vairāk, un, teiksim, kaut kādas 45-50 minūtes noērēt ir no big deal. Kaut kādi, laikam tas, kas ir kaut kas, kas nācis klāt, ir vairāk tādi spēka treniņi, un te, teiksim, arī pēc tā, ka bija tās pirmās fizioterapeita vizītes, kas tā kā iedeva kaut kādu tādu pārliecību, tādu drošību sevi par to, ko tad es ar to kāju, cik daudz es varu kaut ko darīt. Jā. Un tad uzreiz ir tā, ka, labi, tur īstenībā tā kā baigais spektrs, ko var darīt. Un tad arī aizēju uz zāli, un tad, teiksim, sāc no viena gala un saprot, īstenībā, tā kā tas laika pamaz, tā kā izdarīt visu, ko gribētos, plus jau vēl tur gribētos kaut ķermeņa augšdaļu vai kaut ko, tad īstenībā diezgan ir ko darīt. Un tas jau vēl tikai sākums, šobrīd jau man vēl tie ierobežojumi diezgan pamatīgi, tā, teiksim, būtībā vēl 2 nedēļas, kad būs prom no kruķiem, un, tā kā varēs arī liekt vairāk pa tiem 90 grādiem. Tad jau arī uzreiz tā kā vajadzētu būt nokrīt ierobežojumi, un tā kā atverās kaut kādas citas iespējas. Velo, piemēram. Velo, jā. To es ļoti gaidu. Jā, tas jau arī tāds, redz, tagad, tu runā rutīna, un vienalga jau tev tas process kaut kādā mērā turpina būt strauši. Pienāks tā 6. nedēļa, tu tiksi pie velā, un tad būs kāds, krietni ilgs laiks, kad būs tāds bez izmaiņu. Jā. Kustība ir, kaut ko darīt vari,
Bet nu, tā kā to galveno, ko gribās darīt skriet, Jā, un tas nebūs. Un tas būs krietni ilgs laiks, un tad tiešām būs tā rutīna. Jā, un tā kā šobrīd varētu teikt, ir tā, var sākt sajust, kādi būs tie nākamie mēneši. Kaut kāds tāds priekšstats par to rodas. Un, piemēram, tā pati MyFitness zāles, kur es eju, kas man ir vistuvāk, tā Teika plaza, viņai nav logu. Un tad arī ir tā sevi ieeja tajā savā alā. Tad reizēm, tā kā es nāku no tās zāles ārā, tad durvīm tāds, wow, īstenībā ārā saule spīd. Es kaut kādā savā alā biju tāds, ok, šitāda būs mana vasara alā. Bet, jā. Tā, realistiski, jā. Un kas vēl, bet, jā, nogalē bija Stirnubuksus, kur bija arī aizbraukusi, un tur es atkal pārliecinājos, ka tās pašas sacensības kā tādas man nepietrūkst. Būtībā tajā sestdienā man nevienā brīdī nebija īsti tā, ka es, teiksim, skatītos uz citiem skrējiem, un bija tāds tā kā, bāc, kā es gribētu tagad tur skriet, sacensties, ka tas ir kaut kas, kas baigi pietrūkst. Tā kā visticamāk, ja es būtu, piemēram, palikusi mājās un nebūtu braukus, man būtu ļoti pietrūcis viss tas tusiņš un tie cilvēki un tā taku skrēja komūna kā tāda, bet tā kā es aizbraucu, es tur esmu, tur var parunāties, var satikt cilvēkus, tad, un tā kā būt tajā visā atmosfērā, ar to pilnīgi pietiekami. Bet tas, kas, teiksim, vairāk tā kā sāk kaitināt aizvien biežāk, piemēram, nezinu, šorīt vai, teiksim, kādas, īpaši kaut kādos vakaros, teiksim, brauc ar mašīnu, teiksim, cilvēki vienkārši izgājuši vakarā skriet treniņu. Teiksim, tā skaties, vienkārši tā kā, cilvēks vienkārši bauda un skrien tāds, jā. Ir īpaši, kad redz kādu pazīstam, tāds tā kā, jā, maita. Jā, līdz tam vēl tev kāds laiciņš. Jā, rudens. Bet, darbosies un pienāks tas rudens ātrāk, kā liekas. Tikmēr kļūšu par Pogačaru. jā, droši. Vai ne? Nē, katrā ziņā uz velo jau arī līdzīgi. Tagad tev tā ir progress. Uz velo, manuprāt, arī ir interesants. Atkarīgs, protams, ko tu tur, piemēram, ja tu mājās ierīkos to staciju, un ja tur slēgsi kaut kādu to, nezinu, piemēram, to pašu Zwiftu. Arī kaut kādā mērā jau interesanti, jo tā ir kā spēlīte. Un es arī, cik uz tā velo esmu bijis, ar uzreiz interesanti, cik ir tie vati kilogramā. Tur uzreiz atver tabuliņas, paskaties, tā kā, ok, es esmu tur pat ne labs, tā kā... Below average. jā, un tā bauds, nevar būt, tā kā, un tad tu nedaudz patrenējies nedaudz, un tā kā ir labāki tie cipari, vai ne? Un patiesībā, tos ciparus tur diezgan ātri var arī... uzskačāt, un daudziem jautā ar to velo, sākumā tur tie pirmie treniņi pat pulsu nevar dabūt augšā, jo tās kājas neturāli, un tad iestrādājās, un tad jau var visu kaut ko izdarīt arī uz velo, vai ne? Jā, un es arī tā, būtībā arī, teiksim, ar to velo tā progresija būs tāda, ka sākumā tas noteikti būs iekštelpu velo, kas vispār būs atļauts, tā kā kontrolētā vidē un kaut kāda ārtelpu braukšana, tur man vēl ir ar kaut kādu mēnešu jāpagaida vispār, līdz es varētu ārā braukt, bet droši vien, ka man jāsaka tā godīgi, ka tāda ārā braukšana ar velo nav tas, kas man, teiksim, šobrīd tā liktos bāc, tā kā cik žēl, ka es nevarēšu uzreiz braukt ārā. Labi, tas droši vien, ja kaut kur aizbrauktu, nezinu, uz valstīm, kur ir infrastruktūra, kur ir, nezinu, kaut vai tas pats reljefs, un es domāju, ka tad ir savādāk. Droši vien, jā. Šeit man arī, tagad iedomājoties, ka es varētu iet ārā braukt ar velo treniņu, man tas nerada absolūti nekādu patiku. Tu saproti, ok, tik līdz juglai 20-30 minūtes cauri luksaforiem kaut kādiem, vai ne? Tad tu juglā sāc, teorētiski tās šosejas braukt. Tur, vismaz es personīgi, tur nejūtos droši nevienu mirkli. Ir tie kaut kādi mirkļi, ka tu vienkārši, kad nav to nobrauktuvi un tālāk. Tad tu tur pa to maliņu tur mīdi, vai ne? Bet, reāli, tur visu laiku ir tāds kaut kāds stress nevajadzīgs. Jā, un droši vien tie, kas ir, pieraduši un brauc ar velo ikdienā, tiem nedaudz savādāk. Un, protams, var jau braukt arī pa mežiem un tā tālāk, bet tas viss kaut kādā mērā ir tāds, ka, hei, man ir jānokļūst kaut kur, lai to darītu. Un skriešanā tādā ziņā ir nedaudz vieglāk. Izēj un dari, vai ne? Un, protams, tāpat gribās jau kādreiz takas. Un tad ir tieši tas pats. Jā, tev kaut kur jādodās, lai varētu tās takas skriet, vai ne? Bet jā, man liekas, to velo kaut kā tāds sarežģītāks tas
nokļūšanas process. Jā, kad es jau daudz vieglāk varu vizualizēt uz kaut kāda iekštelpa trenažieru vai sporta zālē vai kaut kādā savā mājas sporta zālē. Teorētiski jau man tā pati biķernieku traste te ir tuvu, kas ir labs variants, ja viņa ir atvērta. Labi, cik tur ir liels aplis? Vai pāris kilometri? Tur atkarīgs, vai tur grib to plakano vai ne? Es negribu tā kā arī, te kaut kādā mērā, tiem, kam patīk vēlā noteikti, kā izbauda arī, bet man liekas tāda arī, tas ir dažu minūšu aplis tātad vēlā, tā kā varētu būt grūti riņķot. Jautājums, vai grūtāk kā skatīties vienā punktā sienā? Tev jau nav sienā jāskatās. Zviftā, uzliec Walking Dead un skaties. Baidies. Jā. Puls ir augšā, ne jau no velo. Nē, tur nekā nav, bet pat smieklīgi dažreiz. Bet, skaties kaut ko, klausies kaut ko. Nē, tas lasi grāmatu, čato, tur ko grib. Grāmatu man tā grūti iedomāties, bet pārāk slapji, bet kaut ko vienkārši. Ir jau ūdens izturīgie Kindle. Jā, par Stirnabuku jau ieminējies, nedēļas nogalē 2. posms Tukumā. Ar ļoti daudz dalībniekiem, 4500, man liekas, gandrīz bija. Jā, bet viņus tur nejūt. Tā, vismaz, labi. Tu nebija trasē. Es nebiju trasē, jā, tā kā es viņus nejūtu tajā sacensību centrā, jo starts bija uztaisīts ārkārtīgi plats, un tas man īstenībā patika. Tā kā tas, es nezinu, vai es gribētu tādu katrā posmā, vai drīzāk tā kā es nezinu, vai tam būtu jābūt tam, nezinu, tā kā jaunajai normai, ka ir tāds milzīgs, tā kā būtībā krosa skrējiens. Tas man tiešām asociēs ar tādu amerikāņu koledžu cross-country sacensībām, ka ir tā kā uz gara golfa līnija, laukuma gara līnija, tur kaut kādi tur 10 cilvēku, tur tāds, un tad tas bars vienkārši panesās. Bet, piemēram, tāds zaķa starts, kur bija gandrīz 1000 dalībnieki, šādā formātā izskatījās episki no malas. Kas, tā kā man, es teiktu, ļoti patika tas platais starts. Patiesībā arī, es teiktu, mazāk stresains. Tā kā tajā, parasti, kad tu atnāc uz to šauro startu, tu tā kā nāk, standartā, es nāku uz startu tā kā no priekšas. Un tad tev tas gājiens ir, kaut kādas 2-3 minūtes pirms starta, un tu jau redzi, tā kā nākot, tu jau redzi, kas tur stāv. Un tad tu, kur tas ir tāds, viņš stiprs. Tas arī stiprs, un tāds, kaut kāds tāds, mentāli tā nedaudz, dod vienmēr pa smadzeņu, un tad tu nostājies pats, un tu redzi vēl daži, kas nāk, kas pēc tevis atnāk, jo es jau neatnāku pēdējais, vai ne, bet, tad ir tas tāds, tā nedaudz, un visi tam mēs tur tādā čupiņā, un tev jādomā, kā tu, kur būs ērtāka trajektorija un tā tālāk. Bet šeit tādā ziņā, labi, es to vāveri skrēju, līdz ar to man vieglāk kodā mērā kaut vai tas, ka es nevienu tur nepazīstu. Es tieši gribēju, teikt, ka tev nav iespēja nobīties no konkurentiem, kurus tu nezini. Jā, bet es par to izstāstīšu bet tas ir savādāk. Un tu nostājies, un tev nav jādomā par to, kā tu tur kaut kādu pa vietu cīnīsies, vai kā. Un tev vienkārši jāsāk savs skrējiens. Jā, tur tāpat pēc kodiem 150 metriem bija tā arka, respektīvi sašaurinājums. Bet, ja tu esi priekšdaļā, uz tevi tas tā kā neattiecās. Jo tu viegli tam tiec cauri. Un pēc tam es tam pašam zaķu startam es skatījos. Tur bija pirmais korķis uzreiz. Jo, lai tiktu no tā ļoti platā uz to ļoti šauro, bija jāapstājas. Cits jautājums, vai, ja būtu šaurs no sākuma, vai tas nav tas pats. Respektīvi, vai tie 200 metri pirmie nerezultējās tajā pašā, jo vienkārši kamēr tu aiztipini līdz starta līnijai un tiec vispār kustībā, vai ne? Tā kā droši vien iznākums sausais tāds pats. Potenciāls pieļauju, ka varētu būt kāds vai kādu, kuriem tas nospēlēja pa sliktu tādā ziņā, ka tas cilvēks, viņam ir iespēja nostāties 1. vai 2. rindā, ko viņš iespējams tā kā dara pirmo reizi mūžā, un tajā brīdī, kad tu esi, vienkārši tā kā, es pati gana daudz esmu stāvējusi priekšā, tur ir tā sajūta, ka tev ir jābliež. Vienkārši jautājums, tā kā, cik ļoti tu sevi, kā mēs iepriekšējā podkāstā runājām, sajūti, cik daudz tu vari sevi spiest. Jā, godīgi sakot, es kaut kādā pirmais 100 metros bremzēju sevi, jo ir tas, ka tu no visām pusēm redzi, kā tas pūlis tevi atpēc būtībā. Jā. Un es laikam sapratu, ka tas neko nedos. Ka man nav neviena tagad sašaurinājuma vietas priekšā, pa ko man satraukties. Temps ir jau ātrāks tāpat par to, ko es spēju tādā 6 km distancē noturēt. Man nav nekāda pamata nesties vēl ātrāk tam pūlim līdzi. Jā.
Jo skaidrs, ka sākums tur stabili zem 3 tur. Tā kā, un man arī. Un ar visu to, tā kā, tas ir vēl bremzējot, vai ne? Un tā kā piedomājot, vai ne? Un tad rēķini, kā tie pirmie aiziet, vai ne? Tad ir, es kaut kāds pie tās arkas, es domāju, kāds 10. apmēram. Un man bija čaļi, kas jau bija vairākus metrus priekšā, vai ne? Kā tev beidzās sacensības? Beidzās pie starta arkas 10. un... Finišā es 1, bet īstenībā tas ir tāds, kā es iesildoties, izskrēju Vāveres tos distances, to beigu pēdējos 3 kilometrus. Un īstenībā ļoti labi, ka izdarīju, jo tādā Vāverē tiešām sātrums ir tik liels un posms notiek pilsētvidē, ka man pēc tam palīdzēja, kaut kādās iesildoties vairākās vietās, man bija tāds, te interesanta vieta, kā te, tā kā, kur te vispār marķējums aiziet, tur interesanta, vai ne? Tad man par to nebija sacensībā jādomā. Es zināju, ka tur būs marķējums, ka man tā trajektorija ir jāņem, tā būs labākā, vai ne? Un tas noteikti, tik īsā distancē tas palīdzēja, bet tādā iesildīšanās laikā, tā kā vizualizē, šeit jau es būšu, piemēram, tur kaut 1,5 vai 2 kilometrus pirms finiša, šeit jau es būšu kaut kādā, drošā pozīcijā. Un pēc tam distanci skrienot, tu saproti, ka Vāverē tāds nestrādā. Tur tā drošā pozīcija ir sekundes. Būtībā. Ka tās ir. Un es ļoti ilgi biju 3. Un tā, kad atraušies tie pirmie 2. Neko daudz, bet atraušies, un tu netiec viņiem klāt. Un nav arī sajūta, ka baigi tiks. Un beigās jau tur tā kā, relieps, protams, man izglāba, jo pēdējie kaut kāds tur 1,5 bija beidzot tāds stakains. Nevis asfalts, vai ne, un man konkurenti bija ar asfalta karboniem, un es biju ar taku karboniem, un skaidrs, ka kaut kādās tādās tehniskākās vietās es droši vien jūtos drošāk un kvalitatīvāk. Bet ar visu to 400 metru pirms beigām, tur bija tāds stāvāks kāpums, un man otrā vieta bija kādus 3 soļus aiz muguras. Tas sanāk, tajā brīdī jau te bija izvirzījies vadībā? Jā. Tad finišā tur kaut kādas, laikam, 18 sekundes vai 20 sekundes. Jau kaut kāds 11. Tagad 400 metros es tur diezgan atrāvos, bet nē, tā kā līdz pēdējiem tur tā cīņa, jā. Bet jā, tas jau ir tas, ko, tā kā tāda, jauna publika, ka tu nezini, un arī es tur kodā toletes rindā stāv, un es skatos viens ar to Vāveres numuru, čalīts iesildās, un tāds, young and fit, tā. Jā. Tad skaties, viņš tos skrējāja vingrinājumus, driliņus tur taisa, un viss tik smuki un tik atlētiski, un tu tā pie sevis, tu tā kaut kādā tur rindā, tur dīduļojies, vai ne, un attiecīgi neiesildies tajā brīdī, vai ne, Kāds izredzes? Jā, ko es te daru? Un, tā kā, saprotams, ka tu saproti, ka nav jau tik traki, tu māki skriet un tu vari ātri skriet, bet tādā brīdī tu vienkārši skaties, skaties, ka šāds man noskries. Kas varētu būt tas iemesls, kāpēc viņš man nenoskrien? Un, beigās... Kurš nav izstāvējis toletes rindu? Un, protams, tā kā izskrien uz asfalta, tā ir 1 kilometrā, un viņš ir priekšā, tad ir tāds... Liekas, tā kā apstiprinājums, jā, tā kā tieši... Tā jau man likās. Nekas negaidīts. Protams, pēc tam viņš kaut kur tur paliek aizmugurē, bet jā. Tad ir skaidrs, kā tev var ietekmēt. Tā kā ir... Ne, man ļoti viegli. Ļoti. Es esmu gatavs vienmēr padoties. Vajag tikai man padot īstos signālus. Bet tas, vai tu viņus izmantos, tas tā kā cits stāsts. Bet, Jā, un tas vienmēr tā apbrīnojami nedaudz, ka no vienas puses esmu gatavs vienmēr padoties un nedarīt un tā. Un vienalga te, un arī skrienot to sacensību. Es esmu 3. Jā. Es paskatījos atpakaļ 4. tālu. Chill. Tā kā, tur tie 2 priekšā. Lai taču viņi skrien. Un tad tu redzi, es pietuvojos pa 2 metriem, vai ne? Un vēl pa 2 metriem. Un tu apdzen, un vienalga, un tu tagad tiec garām, tas ir 1. tagad. Un domā, bet vēl jau daudz jāskrien, gan jau nesajies. Un, lai taču viņiem atkal tiek, vai ne? Bet tai pašā laikā tu turpini strādāt. Liekas, tā kā tādas 2 puses, kas strādā tā kā reizē. Piemēram, arī tai pašā pēdējā kāpumā. Es reāli nostrādāju reāli taktiski. Kāpums bija gana stāvs, un beigu daļu es varēju uzskriet, bet es neskrēju. Es kāpu. Jo es zināju, ka tā kā laika ziņā es tur zaudēšu varbūt sekundi vai 2. Jā, kaut ko. Un tā arī bija, un tajā brīdī, tā kā otrā vieta man pienāca klāt uzreiz.
Bet tik līdz es biju gandrīz virsotnē, es uzreiz varēju ielikt pilnīgi citu ātrumu, jo es čūt vismaz biju atpūties. Jā, kas nav maz. Un tur arī tās 18 sekundes gandrīz arī, uzreiz nē, bet tā kā savācās. Ātri savācās, jo es ar pilnīgi citu jaudu varēju ielikt tajā, taisnē, kas tur tā mazā vēl bija, vai ne? Jā, tas tāds droši vien pieredze, vai ne? Bet, un arī, tādā brīdī it kā, nav tāda galvā doma, ka, hei, es nevaru. Tu vienkārši izdari, bet tā kā visu laiku kaut kur fonā ir tāds vēlniņš, kas sēž un, nebūs, vai citi nebūs, šoreiz nē. Lai taču viņiem tiek, vai ne? Tu minimumu mēs izpildīsim, un tas minimums, tu kā, 3. vieta ir, lai tiek, nav žēl. Bet ir. bet beigās izrādās, ka ir. Jā. Kāda cita varbūt iespēja par Stirnubuku vai secinājumu komentāri? Es patiesībā tagad tā padomāju par to lielo dalībnieku skaitu, varbūt tos savus vārdus ņem atpakaļ, jo šajā nedēļā tagad skatoties, teiksim, audzēkņu kaut kādus skrējienus un rezultātus un kā viņiem tur veicies, tas, kas man pašai visvairāk uzsita dusmu kaut kādā ziņā, ir Puka Lūša distancēm tas posms, kur bija zem dzelzceļa. To mazo tuneli, kur bija cilvēki, kas 8-10 minūtes bija stāvējuši rindā, lai vienkārši iziet cauri. Un, es, protams, tā kā saprotu, ka šķērsot aktīvu dzelzceļu sacensībām, tas arī nav prātīgi. Tā kā te jābūt kaut kādai tad kontrolētai vietai, kur ir satiksmes regulātori un kaut kādā pie pārbrauktos, un tad jārēķinās, ka visticamāk, ja tās sacensības tik garas, tad būs cilvēki, kuri iesprūdīs tur, tāpēc, ka vienkārši brauc vilciens. Kāpēc jāplāno tā distance ar tādu vietu, kur ir skaidrs, ka pa vienam un ļoti lēni? Jā, un tas salīdzinoši agri trasēm. Jā, es piekrītu. Un patiesībā pēc tam skatoties rezultātus vispār, tagad jau visiem audzēkņiem šonadēļ iziet cauri, kas skrēja Stirnubuku, tāds kopējais secinājums man bija, ka tā sūdīgāki rezultāti kā pirmajā posmā. Bet te jau arī uzreiz, šis arī ir kaut kas, piemēram, viena no lietām, kas to startu padara sūdīgāku. Jo pirmais tur izskrien bez pauzes. Jā, kaut kādi, pirmie 50 tur iepauzē. Varbūt pusminūti kaut kādu vai dažas sekundes zaudē. Visticamāk, tiem nākamajiem izjūg tā cīņa savā starpā, jo, piemēram, ja pieskrien kaut kāds, 5 cilvēku bariņš, jā. Tas kādā secībā viņi iziet, tā kā viņi būs izratojušies. Tur jautājums, vai tie, teiksim, tas 3., 4., 5. pievilks tiem pirmajiem 2 klāt. Jā, tieši tā. Tā kā tas izjauc tas arī, kad tā dinamiku. Izratošanās notiek, jā. Un tad pienāk tā kaut kāda masa, kur zaudē ļoti daudz tās minūtes, un viņi zaudē iespēju cīnīties ar tiem, kas ir nedaudz priekšā. Un tā kā tādu, droši vien individuālajā varbūt tas nav tik svarīgi, bet komandu ieskaitē, zaudē patiesībā ļoti daudz vērtīgus punktus stāvot, vai ne? Ja tās ir 8 minūtes, tie ir daudz punkti. Un, bet tāds, līdz ar to kaut kāds tāds bija tāds, ka baigi sūdīgie tie rezultāti kopumā. Ne visiem, protams, un ir arī tur izcili rezultāti un Jā, protams. Ir netika izcili, vai ne, bet tas, un otra lieta droši vien tas, beigas, kur man vāverēs teiktu, man patika, bet, redz, man bija absolūta brīvība tur. Tur bija viens vāvers. Izņemot dažus pārgājiena dalībniekus, man nekas netraucēja. Es varēju skriet ļoti, ļoti brīvi, un tāpat kaut kādas 5-6 reizes man bija jāuzsauc, ka hei uzmanās. Es tuvojos. Bet salīdzinoši, tas ir maz, dzirdot ar to, kā pēc tam, piemēram, pārsvarā zaķiem laikam bija jācīnās ar skolniekiem. Jā, tie, kuri trāpīja vai kaut kādi, lēnāki lūši droši vien arī trāpīja pēc laika, man šķiet, uz tiem skolēniem. Bet jā, tā kā tie, kas trāpīja uz skolēnu to masu beigās, tie laimīgi nebija. Jo skaidrs, ka no visām distancēm skolēni ir tomēr tādi visneparedzamākie savā kustībā un tā kā organizētībā pārvietoties pa trasi. It īpaši, ja tā trasa ir šaura. Jā, šī gan tāda, kaut kādā mērā ir Stirnubuka klasika. Pirmajā posmā, man liekas, no tā sanāca labi izvairīties. Otrajā posmā bija vairāk. Noteikti, es nebiju tajā visā barā iekšā, es nezinu, bet noteikti nesliktākie kaut kādi gadījumi, jo ir bijuši tiešām, ka ļoti, tāpat Valmiera pagājušajā gadā bija diezgan slikti, un ir jau bijis ļoti, jau gadus atpakaļ, es neatceros, kas tas bija pa posmu, bet kur, pat kaut kādā sākuma daļā. Es atceros, es skrēju tērvetē buku pirms kaut kad
Kur es to sprinta finišu. Tur principā, es atceros, bija tā, ka mums ir kaut kāda cilpa, mēs izskrienām, un es redzu vienkārši skolēnu māsa tā kā pa taku. Nu, tā kā savienojas kopā. Un, ka, teiksim, ir vienkārši pūlis, kuram tagad tev jāskrien iekšā, un tur vēl ir ielikta laika ņemšanas stacija. Tieši tas tā kā... Nu, tu it kā varētu, nu, teiksim, pa takas malu, tur pa meža nomalu, tā kā, nu, mēģināt virzīties tam baram cauri, bet, saprot, tev jāizskrien cauri laika stacijai. Nu, lai ieskaitītu rezultātu, lai būtu droši, ka tā kā ir paņemts. Jā. Jā, nu tā kā noteikti tas tāds netrākākais, nu, bet skaidrs, ka kaut kāda lieta, ko vienmēr, nu, piedomāt tomēr. Un, nu, zin kā, es ļoti labi saprotu, kāpēc tie kalniņi tur un tās šaurās vietas bija ieliktas, jo viņas bija interesantas. Nu, tai pašā laikā skaidrs, ka ja pa vietām tu cīnies vai pa punktiem tu cīnies un tā uz, nu, kaut kāds, nezinu, tas ir lūsis un tev jau ir 30 kilometri kājās. Un tev vēl jācīnās, nu tas nav tāds, un līdzīgi bija arī, nu tā kā no lūšiem dažiem komentāri, nu ka tā kā nebija sajūsmā par to finiša zonu ar sniegu un šķēršļiem, nu tā kā pēc 32 kilometriem, ka tas nebija kaut kas, ko gribējās. Kad, nu teiksim, man tas absolūti netraucē, un es to arī apskrēju, izņemot vienu pēdējo koku, es visu apskrēju. Tā, nu tas ir forši, ka tādu opciju arī atstāja. Skaties, ka es tur kaut kādu sekundi vai divas zaudēju, bet nu, tajā brīdī tu vari atļauties, jā. Bet, nu jā, un kaut kādā tādā vāverē zaķī, es teiktu, tas tāds interesants elements. Nu, bukā lūsī, tas droši vien tāds, nu, ka tu jau tāpat esi, nu, gana piekusis tev, un gana daudz redzējis, lai tev neprasītu. Jā, un piemēram arī, nu, teiksim, es stāvēju finišā, un, teiksim, bija cilvēki pārgājienu dalībnieki, kuri bija veikuši distanci ar bērnu ratiņiem. Okay. Nu, kuri tad tu vari iztēloties, kā viņi tos šķēršļus bērns rokās, rati rokās, nu, un tad tu mēģini tur kaut kā pārcelt visam pāri. Jā, interesanti, kā viņi to pēdējo noskrēja, nu, tur tika, lai, jā. Tas bija tāds... Nezinu. Nu, tā kā tik to es neredzēju, bet, nu, katrā ziņā ar tiem koka baļķēniem, sijām, brusēm vai kas nu tur bija, tā kā tām tur diezgan bija noņēmušies. Gan jau arī pa to sniega bedri nebija sajūsmā vispārējo. Nu, jā. Bet kopumā es teiktu tāds, man likās labs posms. Man tas starts tiešām uzrunāja. Pirmajā brīdī, teiksim, kad nu, nebija vēl bijis neviens starts, un tu skaties it kā, ka šeit tā kā būs starts, ir tas tā kā... Ja es nesaprotu, kur ir starts. Kāpēc, ja starta arka ir vienā vietā, kāpēc cilvēki pulcēs citā, kāpēc viņus nelaiž pie starta? Jā, un arī tā kā bija tāds, tā kā, nu, vairāk jautājumu kā atbildes, bet kaut kādā ziņā, tad, kad tas notika tāds, īstenībā forši pārskatāmi tā, nu... Jā, tas noteikti, labi dinamiku iedeva. Noteikti savādāk, un nu, katrā ziņā es rosinātu, ka dara tā vēl. Man arī ļoti patika, kā, teiksim, Vāveres distancē bija uztaisīts tas izskriešana caur sacensību centru. Jā. Jo tas bija, nu, teiksim, man kā skatītājam, tas bija, nu, izcili. Es redzu startu, paiet kaut kādas minūtes, tur pat ne 10, es redzu, nu, to, kas notiek tajā sacensībā. Es varu aiziet uz finišu, un tā kā man ir kaut kāds priekšstats par to, ko tā kā sagaidīt, un tad, teiksim, arī, nu, tagad tu skrēji caur sacensību centru, un tu esi trešais. Un tur nu, kā, es redzu, kas notiek priekšā, es redzu, kas notiek aizmugurē, tāds, interesanti, nu, kā tas beigsies, kurš tad atskries tā kā pirmais. Un tas pats arī skolēniem. Izskrien tie pirmie skolēni, tāds, rekur, nu, tā kā šitas ir tur pārliecinoši priekšā, un tā kā tas, manuprāt, bija ļoti forši. Es būtu uzvarējis skolu čempionātā. Apsveicu. Salicis sīkiem, jā. Bet, nu, viņa reāli skatījos, tas uzvarētājs skrien, piemēram, trīnīt zem 9 minūtēm, es nevaru zem 9. Nu, priecājies, ka 6 kilometri jāskrien. Jā, bet nē, tas, kā sacensību centram cauri, tas megaplus, gribētu rosināt arī, ka, nu, garajās distancēs tādu var noteikti iekļaut. Te, protams, jāskatās, nu, teiksim, tādā lūsī, nu, ja tas ir kaut kāds distances vidus vai jau otrā daļa, nu, varētu nebūt pārāk interesanti, jo pa vienam, bet es domāju, tāpat būtu interesanti paskatīties, un nu, arī kaut kādā mērā tam līdzjutējam viņš ir atnācis gaidīt savu to lūsi tur 3 stundas, nu, kaut kādā vidū paskatīties, kāds tas skrājais izskatās, nav slikti, vai ne? Un tas ir līdzīgi, kā iepriekš, kad ir vilka distances bijuši, ka ļoti bieži ir tas kontrolpunkts sacensību centrā. Jā, un te bija
Deganā, tāds, es neteiktu, ka skrējējiem, vismaz man kā trešajam tam sacensību centram skrienot cauri nebija baigā stresa, bet, Šoko, kas brauca tā kā ar to kvadraciklu pa priekšu, viņam bija tā stresaināk. Jo, kā jau sacensību centrā, cilvēki tur kaut kur klīst, un, randomi, tā kā atomi kaut kur daudzās, vai ne, un tā kā viņam bija jāiesprings, lai attīrītu mums to trasi. Un te jau es arī, kā es saprotu, kur tā, teiksim, pa kuru ceļu tā trase vedīs, un tur ir, teiksim, nolikt norobežojošā barjera. Un es arī automātiski pieņēmu, ka tā kā skrējas pa lielo daļu. Un uz tās mazo, un, teiksim, ir uz tās mazās daļas kāds vienkārši mierīgi iesildās, viņam pēkšņi Šoko ar kvadru brauc virsū. Jo, teiksim, es arī tur ar kruķiem, es saprotu, man ir jānostājas vietā, kur, tā kā ir diezgan droši, ka... tu netraucēsi. Ka es netraucēšu, ka pat ja es būšu sapratusi nepareizi, tas nebūs nevienam tā kā bīstam vai sāpīgi. Tur gan arī, tā vāveres distance tik īsa, tajā sacensību centrā skrienot iekšā, man liekas, skrējējs aiz manis nokrita. Okay. Jo bija tā kā, tur bija tāds līkums no parciņa iekšā uz to kā reiz šauroku daļu gar to barjeru, un bija kaut kāds, tā kā šums aizmugurē un kaut kādā sieviete, kas, kā skatītāja, viņa pat tā kā iespiedzās, un, tur, es nezinu, ko viņa teica, vai kaut kas tāds. Jā. Bet, tā kā kādā bukā lūsies, noteikti būtu paskatījies. Bet tā vāvera, nevar atļauties. Jā, tu nevar vienkārši... Ja tu paskatīsies, ir risks, ka tu pats būsi uz zemes. Man bija tik tāds good luck, un... Cerams, ka tev viss kārtībā. Jā. Man arī noteikti gribētos atzīmēt, ka man pašu tas neskāra, bet... Es priecājos, ka sprints bija distances sākumā. Manuprāt, tas tomēr ir stipri godīgāk pret bukiem, lūšiem, kuriem nav tas jādara. Jo man, tā kā viena lieta, kas man Kalnu karali ļoti nepatīk, ja man tas jādara 30 km. Un es to nedarīšu vienkārši. Tā kā man nav iekšā, un tu saproti, tu sacenties ar zaķi, kurš to ir darījis pēc 10 km, un tas nekad neliekas godīgi. Un tad šī kontekstā, tā kā kaut kāds 5. 6. kilometrs, manuprāt, ideāli. Tā kā man bieži vien ir bijis skrienot tā, ka es, tā kā gana bieži priecājos par sprintu, kas ir beigās. Tīri no tāda viedokļa, ka, tajā brīdī visbiežāk tu jau saproti, kā tā sacensība būs beigusies. Un, piemēram, ir kaut kāds, gana drošs pārsvars iekrāts. Tā kā var gan, tā kā nebaidoties tajā sprintā izlikt, cik tajā brīdī tur ir iekšā. Vai arī, teiksim, ja tās vienkārši tās distances beigas un saprotu, es varu izlikties, man vienkārši tālāk jāizripo līdz finišam. Nevis, ka, teiksim, kaut kādā 5. kilometrā ir tas tā kā, ja, piemēram, gribas to sprintu gan aktīvi uzskriet, bet priekšā vēl ir, piemēram, tajā brīdī kaut 25 kilometri, tā kā, bet cik tad daudz. Tu pieņem stratēģisku lēmumu. Jā. Kas tādā 5. kilometrā noteikti ir kā bonusiņš, ka ir krietni lielāka iespēja, ka tā būs dzīvā cīņa. Un ka tu respektīvi sacentīsies ar tiem, ar kuriem tu reāli arī sacenties pēc tam, piemēram, kopvērtējumā. Kad viņi tev būs kaut kur blakus, un tu jau, piemēram, nezinu, tu skrien to sprintu, tu saproti, konkurence mani te apdzina, tātad man šobrīd jādara viss, lai es distancē iegūtu pietiekami lielu pārsvaru, lai tu atvinētu. Piemēram. Un, man tas kaut kā liekas tā interesantāk, jo ļoti bieži, ja beigās, tur nonāc pilnīgi viens, pārguris, motivācija ir parasti līdz ar, vismaz man ir super zema, tur kaut ko darīt. Un, tā kā, komandai punkti, vai ne, bet, godīgi sakot, pēc 2 stundu skrējiena man ir pie vienas vietas, vai tur komandai būs 200 punkti no manis vai 180. Tik, cik būs, tik dabūs. Priecājieties, ka būs. Nebūs 0. Jā. Tā kā, tas par Stirnubuku. Droši vien šonedēļ vēl viens tāds lielais temats ir UTMB indeks. Mēs savulaik, laikam, esam, es teiktu, ļoti daudz runājuši par ITRA reitingu un UTMB indeksu vai reitingu, un pēdējā laikā, man liekas, tā mazāk, bet šonedēļ UTMB nāca klajā ar paziņojumu, ka viņiem tagad būs jaunā versija, versija UTMB indeksam. Indeksiņš ir, jā? Tā viņu, jā. Nezinu, reitings, manuprāt, latviski būtu vieglāk saprotams koncepts. Bet, jā. Tā būtībā tas ir tas punktu skaits, ko saņem, kas novērtē to, cik labs bija tas sniegums.
Un pēc tā arī, teiksim, tiek noteikti kaut kādi elites skrēji un kaut kādas priekšrocības un tur bezmaksas dalības vai kaut kādas dalības bez loterijām. Un, vai lielajos skrējienos, nu, lai tas nebūtu tikai uz elitu, lielajos skrējienos tas var nozīmēt arī konkrētā sportista starta vilni. Arī. Un, nu, es nezinu, vai vismaz ITRA reitingam bieži vien tas bija sacensībām tā piesaistīts, bet arī ir tas, nu, varētu teikt, tā kā finišera, nu, kā viņu nosaukt, tā kā, no tāds, nu, būtībā sacensībām kontrolē, kam ir kaut kāds finišera indeks, ar tādu domu, ka rekur, piemēram, lai spētu finišēt sacensības kontrolēkā, nu, to tur vajag, teiksim, reitingu, tur 300 punkti vai 400 punkti, vai, nu, cik, nu, kurām tām sacensībām. Jā, UTMB reitingā es tādu neesmu redzējis, bet, nu, tā doma jau droši vien. Bet idejas, ka, nu, tā kā to var nu, tā kā pierūkt. Jā, nu, tad mēģināsim mēs varbūt, nu, vēlreiz atgādināt, kas tie reitingi tādi ir, un tad varbūt par to, kas ir nedaudz mainījies. Un šeit jau būtībā, nu, nekas jau nemainās, jo projām ir ITRA reitings un ir UTMB reitings, un viņi abi ir super līdzīgi un turpinās būt super līdzīgi, jo abi ir, principā, veidojušies no vienas sistēmas, no viena autora. Tikai 2021. gadā ir tieši ceļi šķīrušies, un attiecīgi, nu, kopš tā laika, ja kaut kādas izmaiņas ir, tad tur tie reitinga kaut kādas atšķirības veidojās. Un patiesībā, ja mēs ļoti bieži tādu UTMB par kaut kādu komunikāciju tur esam apbižojuši un teikuši, ka tā ir bijusi sūdīga, tad šī laikam ir tā situācija, kur gribās teikt, ka, nu, tā kā beidzot ir kaut kas labāk. Beidzot ir ļoti labi trāpīts. Man pat tāds vakar skrējienu domāju, tā kā šaks un mats ITRai, jo ITRai jau arī to reitingu, nu, viņš nav akmenī cirsts, un viņi, nu, tā kā arī viņu pie viņa strādā un viņu uzlabo. Jā. Un ir kaut kad bijušas izmaiņas, kad, piemēram, arī daudziem Latvijas skrējieniem tika nomainīti tie iepriekš, nu, tā kā vēsturiskie cipari tika nomainīti un pamainīti, kas nozīmē tātad kaut kas modelī tika mainīts, bet tas netika tā baigi, nu, nenoreklamēts nekas. Un būtībā, nu, es teiktu, kopš pašiem pirmsākumiem ar šo, nu, tā kā reitingu, to aprēķina formulu, tā ir bijusi tāda miglā tīta, ka tā kā mēs tur tā kā ņemam vērā visu ko, bet mēs nesakām, kā to mēs ņemam vērā. Līdz ar to tāda, nu, bieži vien bija tāda, nu, teiksim, skrējējiem vai, nu, treneriem vai vienalga, nu, tā kā iesaistītiem personām tāda nepārliecinātība par to, nu, kā vispār tie cipari veidojas un uz kā kaut kas balstās. Jā, nē, es teiktu, ka man tas koncepts, un skaidrs, ka tu nekad nu, tā kā precīzi, tu tāpat arī šobrīd, tagad ir tas jaunais UTMB, tu precīzu to algoritmu pēc kā tiek rēķināts nepateiksi. Jā. Bet man liekas tā ideja, jo patiesībā, kas viņam ir tagad, ir ļoti maz mainījusies no tā, kas ir bijis iepriekš, bet, nu, nedaudz izmaiņas ir, un tad varbūt, nu, tā kā, lai saprastu, nu, kā pie tā reitinga viņi vispār nonāk. Kā viņi paši saka, ir 4 soļi. Un tad pirmais solis ir viņi atrod, nu, piemēram, ir tagad sacensības, kurām būs tas reitings kaut kāds jādabū. Viņi vispirms atrod līdzīgas sacensības. Tā kā benchmarkam, nu, tā kā, lai būtu ar ko salīdzināt. Un tas līdzīgas sacensības, nu, viņi joprojām iziet, un tas, man liekas, nav nekādā veidā mainījies, iziet uz to principu, ka viņi skaita kilometrus, un viņi ņem augstummetrus, tikai augstummetru ir dalīti ar 100. Un, piemēram, ja ir 90 km ar 1000 augstummetriem, tad ir 90 plus 1000 dalīts ar 10 ir 1000 dalīts ar 100 ir 10. Ja tā 90 plus 10, tā kā 100. Tas sacensību tā kā garums, pēc viņu sanāk 100. Un, attiecīgi, ja būs 50 km ar 5000 augstummetriem, tad tas arī būs 100. Un šis, man liekas, ir kaut kas, kas vienmēr vēsturiski ir nedaudz iegriezis ļoti plakanām trasēm. Un, nu, droši vien, ka tas turpinās, nu, līdzīgi arī nedaudz būt. Bet jā, viņi vispirms... Bet būtībā, nu, tā kā tur, kur tas atkal varētu klāpt, ka viņi mēģinās pielīdzināt maksimāli līdzīgas trases, nu, ka, teiksim, drīzāk tādas plakanākas trases tiks salīdzināts ar plakanākām trasēm, nevis, nu, kaut kāds... Nu, tādā ziņā, nu, ka, piemēram, Hard Rocks varētu būt vairāk pielīdzināms UTMB nekā Western States. Jā. Nu, tā kā, teiksim, tā salīdzinām. Jā, nu, vai Gauja tiks pielīdzināt, nezinu, kādam skrējienam. Taraverai.
taraverai vai vilkiem iepriekšējiem, vai ne? Nu, kas ir kaut kas tiešām kaut kas līdzīgs, vai ne? Kas bija kādreiz šajos reitingos, un noteikti ir palicis vēl litras reitingā. Tā kā 1000 punkti tika pielīdzināti pasaules rekordam attiecīgās distances, tā kā līdzinājā skrējienā. Un tas, es saprotu, šobrīd UTMB tā kā ir izņemts ārā. Piemēram, ja pēc iepriekšējās sistēmas 100 kilometri pasaules rekords, tur es nezinu, cik ir kaut kādas tur 6 stundas, jā. Man liekas, kaut kas ap to 5, kaut 9, 50, kaut kas, man liekas. Tad attiecīgi tie būtu tie 1000 punkti vai ne šādā. Tad šobrīd tas ir tā kā noņemts nost. Un tas otrais solīts ir tāds, ka būtībā viņi balstoties uz to skrējēju, kas piedalās sacensībās vēsturiskajiem rezultātiem, viņi mēģina katram tam skrējējiem, kas sacensībās piedalīsies, prognozēt, kāds būs viņa reitings. Piemēram, tur čalis ir skrējis šāda tipa sacensībās ap 700 visu laiku, tad viņi arī tur kaut kur prognozē. Un tad no tā skrējēju bara, kas tajās sacensībās piedalās, viņi atlasa tos, kuriem šis tātad reitings nosacīti, ko viņi prognozē, ir visticamākais. Attiecīgi tādus, kas ir skrējuši drīzāk biežāk nekā retāk, drīzāk nesen nekā sen. Drīzāk tādas sacensības, kas ir maksimāli līdzīgas nekā kaut kādu citu profilu. Jā, un tā kā liels uzsvars, es saprotu, ir arī uz to, ka pārsvara skatās tādus drīzāk elites skrējējus. Tā kā viņu piemērā tur bija, ka, piemēram, OCC pagājuši gadu, ka viņi no 80%, tā kā 1500 dalībnieki, nedaudz virs 100, ir tie, kuri ir tā kā ar ļoti ticamu prognozi, un no tiem kaut kādi 80 ir elites skrējēji, un tad 20 kaut cik ir tā kā no masas. Lūk. Un tad attiecīgi skrējēji noskrien, un tad pielīdzinot šiem te reitingiem, kas tika prognozēti, tiek izveidots koeficients, cik tad ir tie, cik būtu jābūt tempam, lai būtu 1000 punkti, vai ne? Un tad balstoties uz to, katram tad tie punktiņi arī tiek sadoti. Un kas noteikti, kaut kādas lietas, ko es redzu, kas varētu būt nepilnīgas joprojām. Skaidrs, ka neviens šis reitings nebūs 100%. Ne? Ļoti mazas sacensības. Ja sacensībās ir 5 dalībnieki vai 20 dalībnieki, un turklāt vēl tādi, kuriem nav tur baigā vēsture ar reitingiem. Baigā ticamība vai tāds, jā. Un notiek, piemēram, apvidū, kur bieži nenotiek sacensības, tad varētu būt tāds, ka īsti nezinu, kā. Jā. Un tā rezultātā var gadīties, piemēram, ka vienu gadu, Vilkaču maratons. Vienu gadu, piemēram, cilvēks noskrien 5 stundas, viņam iedot 700 punktus, citu gadu noskrien tieši tās pašas 5 stundas un viņam iedot 680, vai ne? Un tas iemesls ir tas, ka tā kā viņi neņem vērā laika apstākļus un cik bija grūta trase, jo to jau viņam grūti tā noteikt, bet viņi redz, ja visiem dalībniekiem bija sliktāki rezultāti nekā parasti. Tātad trase bija grūtāka, ja visiem laiki bija ļoti labi, tad trase bija vieglāka, vai ne? Un tur tad var rasties arī tās atšķirības. Joprojām sarežģīti. Jā, tas, kas ir arī tā kā jāņem vērā, ka visi sacensību rezultāti kopš 2019. gada tiek pārreikināti pēc šīs jaunās Tu paskaties savu? Es paskatījos, jā. Tev ir izmaiņas? Zin kā, es neatceros precīzi, kāds bija iepriekš. Tur varēja laikam tos vēsturiskos arī kaut kur vēl redzēt, bet es nezinu, vai es nenokavēju to datumu, līdz kuram bija arī tie vēsturiski redzami. Okay. Viņi kaut kādu īsu laiku bija teikt, ka būs. Bet katrā ziņā no 2019. gada visi rezultāti ir pārreikināti. Viņi saka, ka vajadzētu būt tā, ka lielākā daļa visticamāk ieraudzīs kaut ko vairāk. Jā, es ieraudzīju nedaudz vairāk, jā. Es pat neesmu droši, ka es ieraudzīju vairāk, bet droši vien jāsalīdzina, kur ir piefiksēts kaut kāds. Jā, man nedaudz vairāk. Droši vien vēl kaut kādas tādas biežākās lietas, ko cilvēki domā par reitingu, bet kas nav taisnība. Ja jums būs slikts starts, tas jūsu reitingu neietekmēs. Šeit ņem tikai vērā labākos, ja jums būs viens skrējiens, kur jūs dabūjat 700 punktus un 5 skrējieni, kur jums ir 500 punkti. Jums būs tuvu tam 700 tas reitings, un tie 500 punkti jūsu reitingu neietekmēs. Tas ar mērķi, lai cilvēks nestājās ārā tikai tāpēc, lai nesabojātu savu reitingu. Vai arī nebaidītos noskriet ar draugiem? Vai... Jā, un šis ir īstenībā kaut kas, ko ļoti bieži pat
elites skrējēji nesaprot. Viņi domā, ka viņi ar sliktu startu savu sabojās, bet tā nav. Un tas, kā tas reitings, kāpēc varbūt reizēm tāda sajūta rodas, ka tas reitings ar laiku degradējas. Jo būtībā, piemēram, realistiska situācija manā gadījumā, ka, teiksim, šo sezonu es nestartēšu, nākamā sezona visdrīzākais, teiksim, gada pirmā puse arī varētu būt tāda, kāda ir. Līdz ar to man svaigākie rezultāti būs tāpat veci. Un vienkārši tāpēc, ka viņi ir veci un potenciāli neaktuāli, viņiem tas vērtība kritīsies. Līdz ar to tāpēc ir tā, ka tas reitings tiek regulāri atjaunots un nav tā, ka, teiksim, tieši tas, kas ir šobrīd, ka tas ir tā kā, kamēr neatnāk jaunas sacensības, tikmēr tas paliek nemainīgi. Tā nav, tas ar laiku tā kā mainās. Jā. Būtībā, modelis uztaisīts, jo vairāk viņiem būs sacensības un jo vairāk arī, katram individam, jo vairāk būs kaut kādu ierakstu tajā, jo precīzāk patiesībā var noteikt to nākamo reitingu atkal, vai ne? Tā kā, šobrīd jau no Stirnubuka arī tur iet, es nezinu, no SKMs, bet Stirnubuks ir attiecīgi tur no Buka Lūša var savus rezultātus tur apskatīties. Un tas reitings, šobrīd joprojām gan nav mainījusies tā situācija, ka ir 2 reitingi un abi ir līdzīgi un kas ir problēma, ka abos nav vienas un tās pašas sacensības, lielākoties pārklājās, bet kaut kas nepārklājās. Tas to visu sarežģīja šajā, tā kā taku skriešanas saimē, es teiktu, ka ir tie 2 ļoti līdzīgie, bet nevienādie. Jā, tieši tā. Un redzēs, vai šis tā kā to itru pastums vēl vairāk malā, vai nē. Piemēram, mums izlasēja arī uz nākamo gadā pasaules čempionātu, joprojām ir pēc itras. Iespējams, ka pēc Cape Townas būs jāskatās, vai nav jāpāriet uz UTMB. Ja viens ir kvalitatīvāks par otru, ja viens aptver vairāk sacensības kā otrs, ja viens ir vienkārši, teiksim, tiek labāk uzturēts, kaut kādā ziņā, teiksim, biežāk, ātrāk parādās sacensību rezultāti, tā kā tad... Jā, un tā atšķirība jau šobrīd laikam ir tā, ka, teiksim, tāds, UTMB, es teiktu, lielākais mīnus viņu reitingam, ka tas ir, ka to pārvalda uzņēmums, kuram pašam ir, tuvu 100 sacensībā. Līdz ar to tāda potenciālā objektivitāte zūd, lai arī viņi, protams, tur viņi saka, ka tā kā UTMB sacensības netiek augstāk novērtētas, bet... Jā, bet tāda šauba būs vienmēr. Jā. Jo tas nav neitrāls spēlētājs kā itra, vai ne? Tajā pašā laikā, tie, kas ir biežāk laiku pavadījuši kaut kādā itras mājaslapā, zina, ka tas ir murgs kaut kāds tā lapa. Tur katru dienu jālogojās pa jaunu iekšā un tur lēni, nesakarīga tā lapa un viss tas notiek. Un skaidra lieta, un tas UTMB krietni jaudīgāks šobrīd šajā ziņā, vai ne? Un tagad arī izziņo, ka jauns reitings, un tas arī noteikti lielu daļu, kas varbūt ir jaunāki tādā taku skriešanā, viņi nemaz nezinās, ka tāds itra reitings arī ir, vai ne? Un jautājums, protams, lielais ir, kā būs ar organizatoriem. Jo organizatoriem, tā kā ir pašiem jāiesniedz abos gadījumos. Un tad ir jautājums, vai kādā brīdī sāks palikt tā, ka iesniedz tikai, piemēram, UTMB, tad itras reitings iet uz leju, vai ne? Šobrīd vēl ir tā, ka, manuprāt, itrā ir vairāk joprojām to sacensību, vai ne? Bet tas jau var ļoti strauji mainīties. Jā. Tā kā, tie reitingi šobrīd šādā statusā, redzēs, kā tas attīstīsies uz priekšu. Katrā ziņā, pozitīvi, ka, tiek pie tā domāts. Un, tā klausoties jau, protams, to, kā viņi paši to pasniedz, izklausās jau labi. Jā, un var arī atrast viņiem mājaslapā gan aprakstītu, kādas ir kaut kādas tās galvenās izmaiņas, gan arī mēģināšu atcerēties ielikt podkāstam aprakstā ir forša saruna Freetrail podkāstā ar 2 UTMB pārstāvjiem, kuri, es teiktu, diezgan detalizēti izstāst par šīm izmaiņām un kaut kādiem konkrētiem piemēriem, kas ir tas, ko ņem vērā, un kaut kādas arī tās bažas un baumas kliedē par to, kas netiek ņemts vērā. Jā, man tur pietrūst kaut kādas neutralitātes. Tā kā man drīzāk interesētu, ka kāds no malas to modeli redzējis, un tad var nokomentēt, vai ne? Skaidrs, ka viņi teiks, ka tur viss baigi forši, vai ne? Bet es uzreiz redzu kaut kādus limitējošos faktorus. Jā, piemēram, kas man likās tā interesanti, ka viņi
teica, ka, piemēram, viņi bieži vien, teiksim, tādas, teiksim, īsākas distances ir bijušas apbižotas, un tad viņi tā kā mēģina to tā kā pacelt, bet kā viņi to dara, ka viņi pieņem, ka rekurē ir cilvēks, kurš ļoti ātri skrien 100 km, tad viņš ļoti ātri arī skries īsāku distanci. Kas man tā liekas, bišķi tā, jā, bet... Jā, to es daļu nesapratu, kāpēc, piemēram, ja ir 100 km distance, tad tās līdzīgās sacensības nevar vienkārši paņemt tikai tādas pašas. Jā, kas, piemēram, bija tas pats OCC piemērs, ka kur Džims Vamslīs, kurš ir super ātrs 100 km 100 jūdžu skrējējs, viņš tagad skrien OCC, kas tur ir 60 km, un tāpēc, ka viņš ir ātrs 100 km, tad viņa rezultāts ir, tā kā labs benchmarks, tā kā īsākam tāds, Jā, bet okay. Skaidrs, ka, piemēram, arī, arī man pašam tagad pastrādājot kodiem tiem mākslīgā intelekta tūļiem, tās iespējas ir īstenībā ļoti labas šobrīd, tās visu to, skaidrs, ka kādu krietnu laiku jau bijušas labas, lai šādus modeļus atstrādātu tur līdz pēdējiem, vai ne? Tā kā cerams, ka arī viņi to ir atstrādājuši un cerams, ka viņi turpinās pie tā strādāt, vai ne? Jo, kaut kādā mērā, kas man droši vien nepatika, kaut kāds teikums bija, ka tas, ko tu tagad dabū, ka tas ir tā kā viss, tā kā viņš set in stone, vai ne? Kaut kādā mērā man prasītos, ka tomēr ir kaut kāds mehānisms, ka hei, mēs nesalikām pareizi. Tā kā retrospektā paskatoties, vai ne? Ka tur tomēr vajadzēja savādāk, vai ne? Jo kā viņi tagad to ir izdarījuši, vai ne? Kad nomainīja līdz 2019. gadam. Tā kā, skatīsimies. Bet teorētiski varētu būt čučut precīzāk. Tiesa, tā kā baigi arī nesafanoties, jo nekas daudz nav mainījies. Tas tāda būtība būs tā pati, vai ne? Jā, kāds nepamodīsies ar 700 punktiem, tā kā tikai tāpēc, ka UTMB ir modeli pamainījis. Jā, katrā ziņā, tā kā tās izmaiņas ir salīdzinoši mazas un droši vien nedaudz uzlabo tās sacensības, kuras potenciāli bija apbižotas līdz šim. Bet tā kā, vai tas ir pareizajā virzienā, to jau mēs nezinām. Jo modeļi tur var būt dažādi un katram noteikti savi plusi. Jā, droši vien lielākais tas, ka šobrīd ir tā kā visi pārreikināti pēc viena. Līdz ar to, lai kādi tie punkti ir, tā kā visiem tā pieeja ir viena un iespējams tā kā vairāk informēta un atklātāk kā iepriekš. Ka vienkārši, pat ja tev nepatīk tie cipari, vismaz tev kaut kāda sapratne par to, no kurienes vispār kaut kas tāds ir izvilkts. Jā. Droši vien tādā UTMB gadījumā, tagad viņi vismaz var teikt, hei, mums ir stingrs modelis, tie ir tie punkti, kurus tu dabū. Tāda citras gadījumā ļoti bieži ir, ka viņi iedod kaut kādus punktus, un tu tur aizraksti bāc, nevar būt tik maz. Un tad viņi, labi. Šeit. Jā, ņem. Visiem iedod tur pa 10 vairāk. Laimīgs. Jā, tas tāds man vienmēr jocīgi licies, kā tas var būt. Un droši vien, kas vēl manī, kur es negūvu kaut kādu atbildi uz savu jautājumu, kā tiek rēķināta tā trase. Tāda, respektīvi, no kurienes tiek ņemti tie augstummetri. Vai tie tiek ņemti joprojām no kaut kādas, ķipa kartes, kas ir bijis līdz šim bieži. Un tad ir tādi, piemēram, Itrā ir bijuši gadījumi, kad Vilkacim iedod 900 augstummetrus. Un tur pat ir bijis gadījumi, kad vienu gadu ir tie 2000, cik tur augstummetru, un nākamajai tieši tai pašai trasē ir 900, vai ne? Un tad skaidrs, ka rodās jautājumi, vai ne? Un, jo tas joprojām var to modeli riktīgi novirzīt no pareizās domas, vai ne? Un man tas vienmēr ir licies tāds, ka, hei, pēc sacensībām tu vari tikt pie datiem šobrīd ļoti viegli. Strava ir, kādam ir privātie profili, bet lielākoties cilvēkiem ir publiski profili. Atrodi 5 no dalībniekiem, salīdzini ciparus. Tur redzēsi gan augstummetrus, gan distanci. Skaidrs, ka tas nav tur mega precīzi. Bet tas vienalga būs precīzāk kaut kāds datu pulks, no kura tā kā saprast. Tas vienalga būs precīzāk nekā no kartes ņemt, vai ne? Un, tas man tāds jautājums, vai tas joprojām ir tā kā pa vecam, ka vienkārši vai no orgu iesūtītie dati, vai tur uz kaut kādus kartes tur viņi paši zīmējuši, vai ne? Kas vienmēr ir tāds baigais jautājums, vai ne? Un vienmēr ir arī vēl tā baža par, kas notiek ļoti bieži tā uzkriešanā. Pēdējā brīža izmaiņas. It sevišķi mazākiem mačiem. Skaidrs, ka tur, OCC viņi nomaina trasi, viņi paši ir organizatori, viņi to ļoti labi zina, viņi to ieliek arī modelī. Viss super. Bet tas pats Stirnubuks pēdējā vakarā nomaina trasi. Bebrenes vilks, vai ne? Jā. Kurš ir pāris kilometrus īsāks. Ordinālie dati ir iesniegti vieni,
noskriets reāli kaut kas cits, pēc tam tu skaties tos datu bāzē, un tu redzi, ka ir vecie cipari. Un tad vai tas ir objektīvs reitings beigās, vai ne? Nosacīt. Nē, tā kā reizēm tiem, kuri sacensībās paveicās, bet tā globāli tas tā... Jā, protams, tādā Bebrens Vilka gadījumā reāli bija saīsinājums trasē. Jā. Un skaidra lieta, ka forši. Jo, nezinu, reitings domā, ka tu noskrēji pa 5 kilometriem vairāk, vai ne? Un tāpēc baigi labs tavs krējiens. Tīstenībā tu noskrēji 5 kilometrus mazāk, vai ne? Un tos punktus kaut kādus esi dabūjis tā kā bonusā. Tā kā tā. Nu labi, ko mēs izcelsim? Sāc. Es izcelšu savu audzēkni Inesu Ozoliņu no Ventspils, Labi. kur jau pāris gadus pie manis regulāri trenējas, un viņai šajā Stirnubukā, es teiktu, bija viens no, varētu teikt, līdzinājās karjeras labākajiem skrējieniem, kur, tā kā mēs spriedām, kādā intensitātē viņi tur varētu skriet, tā kā kaut kādu ideju mēs guvām, un tad viņa ņēma un noskrēja, tā kā viņa teica, negribēju rakstīt, ka esmu taupījusies, tad tā kā pašā vaļā, un izrādās, ka var noskriet daudz augstākā intensitātē tādu garumu, un tā kā kaut kādā ziņā pārsteidz gan mani, un pārsteidz arī pati sevi. Bet kaut kādā ziņā tas lielākais prieks pat netik daudz par to pašu rezultātu, kā vispār to, ka pa šo laiku ir nonāks līdz tam, ka viņa pati kaut kādā brīdī rakstīja, ka principā šāda te regulāra trenēšanās viņa ir sapratusi, ir tas labākais ieguldījums pašai sevī. Ka tas tā vispār tā fiziskā aktivitāte, ka tu vari un spēj un kusties un dari, ka tā kā pašam sev jau tas palīdzis vairāk. Un tāda baiga foršā sajūta bija, ko noķert un saprast, ka tā kā, kāpēc tad mēs to vispār darām. Un, teiksim, tāds forši, ka tas rezultējas ar kaut kādu sacensību rezultātu, kur tu saproti, izrādās, es spēju daudz augstākā intensitātē, kā es domāju, noskriet un tā kā kaut kādā ziņā to savu bāzes latiņu pacelt par to, kas ir iespējams, bet tā patiesais iemesls, kāpēc šis ir forši, ir kaut kur citur. Tā kā jā. Ļoti labi. Es tāpat no Stirnubuka. Es izcelšu 2 dāmas. Pirmā būs Gundaga Andersone, kurai šis bija pirmās sacensības. Tā kā vismaz kamēr viņai pie manis, viņa vienā brīdī, viņa vispār ir, tā kā drīzāk kalnoskāpēja, alpīnismā droši vien tā varētu teikt. Un tas mērķis viņai skriešanai bija, lai tā kā ieliktu kaut kādus pamatus, lai viņa varētu izturēt fiziski tos kāpienus. Bet jau kaut kāds laiciņš ir pagājis, kopš viņa to sāka darīt, un redzi, nonākusi arī līdz skriešanas sacensībām, un šķietami patika. Ļoti labi. Tā kā tāds kaut kāds prieciņš, ka arī tas āķis nedaudz ir, un tā kā tikai jāturpina strādāt, un tad jau būs vēl, vai ne? Un otra ir Laura Leibom, kurā tika uz piedestāla zaķī. Uz lielā piedestāla. Uz lielā piedestāla, jā. Kas, manuprāt, ir tāds vienmēr, tā pirmā reize, kad tu tiec uz tā lielā piedestāla, un tas Stirnubukā nevienā distancē nav viegli. Jo konkurence ir diezgan sīva, un tādā zaķī arī 900 pāri dalībnieki. Tā kā tāds, manuprāt, tādas ļoti laba forma uzņemta, un tāds labs brīdis, kad noticēt sev, ka var izdarīt patiesībā diezgan daudz. Ļoti labi. Nē, tā arī ir ar tiem piedestāliem, ka tajā brīdī, kad viņi kaut kādā brīdī, kad tu tur uz viņiem esi bieži un viņi kļūst pašsaprotami, tam cilvēkam, kuram viņi ir pašsaprotami, viņi jūtas citādāk, bet tā kā nevar aizmirst to, ka patiesībā, tur tiešām tur nav viegli nokļūt, un tā pirmā reize ir, tā vienmēr ir tāda īpaša. Jā, man liekas, man teorētiski daudz tie piedestāli bijuši tādā Stirnubukā, bet arī ir bijuši laiki, kad netiec uz viņiem, un ilgstoši netiec, un pat tajos laikos, kad tiec, tas nekad nav viegli. Tas nevienu reizi nav bijis tā, ka tur ar tādu pusspēku vai kaut kā tā nedaudz taupoties. Tas vienmēr ir bijis, tomēr strādājot, cīnoties, un varbūt kādreiz tas pārsvars ir lielāks, bet tas vienmēr ir tāds, ka, tu kļūdīsies, tu tur vairs nebūsi. Jā, un pat ja varbūt ir tā reize, ka, teiksim, tajā sacensību dienā tas pats skrējiens ir varbūt vieglāks kā citas reizes. Tas darbs, kas ir fonā tajos trendiņos, lai tā diena varētu būt vieglāka. Un to jau neviens nav atcēlis. Jā. Tā kā labi, šīs nots tad dosimies uz sporta zāles pēc intervāls. Kurš es airēšu? Jā. Bet jā.
tiekamies sporta zālē, tiekamies takās un tiekamies Rīga Valmiera studijā. Čau! Čau!